Visiem jau sen zināms, ka zāles neārstē. Zālēm nav tādas funkcijas. Tās tikai apstrādā simptomu, bet uz patieso iemeslu neietekmē nekādīgi. Ar katru gadu cilvēki lieto arvien vairāk un vairāk visādu zāļu, visādu sīrupu, pulverīšu, pieaug tā medikamentozā slodze. Un jo vairāk jūs lietojat zāles, jo biežāk jūs lietojat, jo ilgāk jūs lietojat zāles, jo nopietnākas sekas sagaida. Beigu beigās, ārstējot vienu, parādās sāpe, slimība citā vietā, citā orgānā. Un, protams, lai tiktu galā ar to sakni, no kurienes tad nāk tā slimība, no kurienes tad viss tas parādās, mums ir jāstrādā ar savu apziņu. Mums ir jāskatās psihosomātika. Jāsāk ir ar to, jo parasti iemesls, pati sakne slēpjas tur psihosomātikā. Ja, bet šodien es nerunāšu par psihosomātiku, šodien mēs runāsim par pasakām. Un pasakas arī strādā ar mūsu apziņu, ar mūsu zemapziņu, ar mūsu neapzināto psihes daļu. Un pasaka var arī būt kā zāles dvēselī. Pasaka arī var dziedināt, un ir vairāki gadījumi, ļoti daudzi gadījumi saistīti ar to, kā pasaka dziedināja mazus bērnus no dažādām slimībām. Protams, neiet runa par tām saslimstībām, kad bērni nemāk staigāt, un tad viņi iemācās staigāt. Tad, kad bērni ir onkoloģiski slimi, un tad viņi pēkšņi paliek veseli. Nē, šeit runa neiet par ļoti smagām situācijām. Kaut gan pasaku terapija palīdz arī šādos gadījumos, bet palīdz nevis izārstēties, bet palīdz samierināties un sadzīvot ar to, kas tam bērnam ir, palīdz pieņemt šo slimību un ar to iet uz priekšu un dzīvot tālāk. Nezaudēt cerību un nezaudēt ticību, bet dzīvot. Un tas ir tas svarīgākais, tas ir tas būtiskākais. Veselības aizsardzības dienā par pasaku un veselību. Paskatīsimies uz tautas pasakām kā uz līdzekli veselīga dzīvesveida veidošanai. Mūsdienu bērni bieži slimo, viņiem bieži sāp vēderi, sāp austiņas, ir iesnas, klepus, un tam ir noteikti iemesli. Tūlīt mēs par tiem parunāsim. Visām pasaules tautām bērns ir nākotne. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzrauga bērns. Mums ir jāseko bērna veselībai. Pēdējā laikā veselības līmenis ir sācis pazemināties krietni, un it īpaši pirmskolas vecuma bērniem. Un socioloģiskie pētījumi ļāvuši identificēt cēloņus. Kāpēc tas notiek? Kāpēc krīt veselība? Kāpēc bojājas veselība? Kāpēc veselība pasliktinās? Pirmām kārtām pazeminās dzīves līmenis, dzīves kvalitātes līmenis, pieaug sociālo satricinājumu skaits, ir kaut kādas nelabvēlīgās vides situācijas. Ietekmē arī mātes saslimstība, ka mammas bieži slimo. Protams, ietekmē arī stresi, pārslodzes, inerts dzīvesveids, lēnīgums, nav motivācija kaut ko darīt, negribās uz bērnu dārstu, negribās uz skolu, negribās pildīt kaut kādus darbus. Tāda pilnīga apātija. Un vēl no slimības cēloņiem ir tas, ka lielākā daļa cilvēku un bērnu it īpaši dod priekšroku pārstrādātiem pārtikas produktiem. Fast foodiem, nevis veselīgai pārtikai. Mūsdienās sauklis "saglabāsim bērnus veselus" ir nedaudz novecojis. Tā kā veselība ir vērtība, tā ir bagātība, tad to ir ne tikai jāsaglabā, bet arī jāatražo, jāpalielina. Tieši tāpēc mēs, skolotāji, ārsti, citi speciālisti, cenšamies šim jautājumam pievērst lielāku uzmanību, lai piesaistītu uzmanību šai aktuālajai problēmai un piesaistītu it īpaši vecāku uzmanību. Galu galā panākumus bērna veselības stiprināšanā un pilnvērtīgā attīstībā un arī fizisko aktivitāšu palielināšanā var sasniegt tikai tad, kad tiek strādāts kopā ar
vecākiem, kad ir speciālists un vecāks, kad viņi dara vienu darbu. Sens kā pasaule likums. Ja pieaugušais vēlās, lai bērns kaut ko izdarītu, kaut ko ievērotu, tad, protams, pieaugušajam ir jārāda piemērs. Pieaugušajam ir jākļūst par paraugu bērnam. Un ja mēs gribam, lai bērns ievērotu veselīgu dzīvesveidu, tad arī mums pašiem, kā vecākiem, tas ir jādara. Ko vispār nozīmē veselīgs dzīvesveids? Tas nozīmē vēlmi saglabāt un stiprināt savu organismu kopumā. Un, lai to darītu, mums jāpaskatās uz faktoriem, kas ietekmē mūsu dzīvesveidu. Kāda ir vide, kurā mēs dzīvojam? Vide tas ir tas, kas atrodas ap mums. Dzīvais, nedzīvais, mājas, sienas, ielas, transports, meži, kalni, upe, saule, gaiss, cilvēka apģērbs. Tie ir cilvēki, kas atrodas mums apkārt. Mikrosociums, ģimene, bērndārs, kaimiņi. Cilvēkam ir jātiecās dzīvot tajā vidē, kura tiek uzskatīta par ekoloģiski tīru. Cik tas ir pieļaujams mūsdienās, protams. Mūsu dzīvesveidu ietekmē arī tas, ko mēs lietojam uzturā. Ēdiens, dzēriens, zāles, nikotīns, alkohols. Cilvēkam ir jāapzinās, kas no tā nes labumu un kas ne. Kas var palīdzēt un kas var otrādi kaitēt, kas var padarīt cilvēku par nervozu un tādu nedzīvu būtni, nejūtīgu būtni. Un trešais tāds lielākais faktors, kas ietekmē mūsu dzīvesveidu, ir mūsu iekšējā griba. Un iekšējā griba ir saistīta ar mūsu dienas režīmu, ar sportu, ar pareizo uzturu. Jūs visi zināt, kas notiek, ja nav pietiekama fiziska aktivitāte ikdienā. Kļūst vāja imunitāte, gremošanas sistēma nedarbojas kā vajadzētu, metabolisms ir traucēts, asinsrite palēninās, vielmaiņa nenotiek tā kā vajadzētu. Par to visu jums noteikti pastāstīs mediķi. Ne visi bērni spēj uzreiz tā sportot. Iesākumam pietiktu ar to, ka pieaugušais organizētu bērna brīvo laiku, lai bērns mazāk atrastos pie televizora, lai bērns mazāk atrastos pie viedierīcēm. Tā var būt kopīga pastaiga, tā var būt kaut kāda kopīga padarīšana, kādu pasākumu apmeklēšana, sporta pasākumu apmeklēšana, jebkas. Un ja jūsu bērns saka, ka viņam ir garlaicīgi, ka viņam nepatīk ne sporta laukumā, ne mežā pastaigāt, ne noskatīties teātri, tad tas ir pieaugušā cilvēka nopelns, jo pieaugušais cilvēks ir ļāvis bērnam uzzināt, interneta vide ir interesantākā nekā reālā dzīve. Un tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no vecākiem. Vecāki var padarīt bērna dzīvi par ļoti košu, krāšņu, jautru, smieklīgu, priecīgu, saulainu. Tas viss ir atkarīgs no katra paša cilvēka. Mazliet aizgāju pa kreisi, atgriežoties pie veselības. Pātrus neskaitīšu vecākiem, tas nav mans darbs. Tātad, kāds labums ir no fiziskiem vingrinājumiem? Fiziskie vingrinājumi stiprina muskulatūru, saglabā locītavu kustīgumu, stiprina saistaugus, uzlabo figūru, palielina blā, 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 blā. Es taču neesmu mediķis. Kāpēc man tas jāstāstā? Labi. Vecāks rāda piemēru un bērns atkārto. Ja pieaugušais vēlās, lai bērns ievēro veselīgu dzīvesveidu, tad viņam pašam tas ir jādara. Personīgais piemērs ir visefektīvākais līdzeklis. Bet otrais, arī ļoti efektīvs veids, ir literārā vai pasaku tēla piemērs. Es iesaku izmantot pasakas. It īpaši pirmskolas vecuma bērniem pasaka ir ļoti aktuāla. Un tas ir saistīts ar faktu, ka pasaka ir uzrakstīta bērnam saprotamā valodā. Un ja pasakai vēl ir košas, lielas ilustrācijas, tad vispār ir brīnišķīgi. Kā ar pasaku starpniecību veidojas veselīga dzīvesveida izpratne pirmskolas vecuma bērniem? Pirmām kārtām, lasot pasaku, apskatot ilustrācijas un jūtot līdzi pasaku varonim. Un otrām kārtām, piemēri, kas ir parādīti pasakā,
neuzkrītoši pamāca. Un mēs ar jums zinām, ka pasaka māca bērnus dzīvot. Pasaka aizraujošā formā mums var parādīt dzīvi visapkārt, kas notiek ap mums. Var parādīt cilvēku dzīves likteņus, var parādīt arī to, pie kā noved viena vai otra darbība, kādas ir cēloņu un seku sakarības. Un bērns var izmēģināt 15-20 minūšu laikā piedzīvot, izdzīvot citu likteni, cita cilvēka jūtas, bēdas, priekus. Pasaka mums dod iespēju pāriet no realitātes uz ilūziju pasaulē, iegremdēties brīnumu pasaulē un gūt gandarījumu, piedzīvot kaut ko nebijušu, novēršoties no ikdienas problēmām. Un bērns, klausoties pasakas, pamācošus stāstus, kopā ar pasaku varoni kļūst stiprs, drosmīgs, vesels, skaists, izturīgs un arī laimīgs. Metode, kuru mēs saucam par pasaku terapiju, var dziedināt, var audzināt, var pamācīt, var koriģēt uzvedību. Bet ir jāzina, tāpat kā dakteri, iesnām izmanto vienas zāles, klepumu izmanto citas zāles, un dakteris neizrakstīs bērnam ausu pilienus, ja bērnam sāpēs kāja. Tieši tāpat ir ar pasakām. Izvēloties pasaku, mums ir jāņem vērā bērna individuālās psiholoģiskās īpatnības. To mēs mācāmies darīt pasaku terapijas kursā. Mēs apgūstam noteiktas zināšanas, bet kas attiecās uz veselību, tad mēs šeit varam maziem bērniem piedāvāt pasakiņas par dzīvniekiem. Kāpēc ir jāmazgājas? Kāpēc ir jātīra zobiņi? Kāpēc ir jāēd vairāk dārzeņi? Un mēs varam izmantot tautu pasakas, piemēram, ražas dalīšana, mājas pele un lauku pele, cisenis un skudra. Kāpēc kaķis mazgā muti pēc brokastīm? Tad ir pieejami visādi materiāli internetā, piemēram, par baktērijām, pasaka par baktērijām, pasaka par roku mazgāšanu, mistera Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa. Lielākiem bērniem var piedāvāt stāstus un pasakas par zobu sāpēm. Kas notiek, ja zobus netīrīs? Piemēram, pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi. Reiz dzīvoja bruņinieks, kuram garšoja konfektes. No lielās konfekšu ēšanas bruņinieks iedzīvojās zobu sāpēs un ar zobenu devās cīņā pret saldumiem. Tomēr cīņa nesasniedza gaidīto atvieglojumu, un bruņiniekam nācās doties pie zobārsta, lai sāpošos zobus salabotu. Tad ir stāsti un visādi materiāli, kāpēc mums ir jālieto uzturā piena produkti, augļi, gaļa. Viss tiek pasniegts spēles veidā, rotaļu veidā, stāstu veidā. Tautu pasakās un literārajās pasakās var arī atrast sižetus, kur tiek slavēts veselīgs dzīvesveids, bet tādējādi, izmantojot pasakas un pasaku varoņu piemērus, pirmskolas vecuma bērniem ir interesantāk un vieglāk atcerēties visus noteikumus un prasmes, kas ir virzīti uz veselīga dzīvesveida mācīšanu. Kāpēc ir jāsporto? Kāpēc ir jāvingro? Un te nāk pasaciņa par ezīti, kurš ļoti bieži slimoja. Viņš slimoja, viņam bija iesnas, viņam bija klepus, viņš nevarēja saprast, kā lai atveseļojas. Tad ir speciāli radītas bērnu pasaciņas par veselību. Piemēram, terapeitiskā pasaka par ezīti, kurš bieži slimoja. Saucās veselības mešs. Reiz dzīvoja mazais ezītis, kurš bieži slimoja. Ir tīpaši, kad bija augstumi, mitrs. Mūsu varonis visu laiku šņukstēja. Viņš klepoja, viņam bija iesnas un nācās vēl arī masku nesāt, kurā bija grūti elpot. Ezītim tik ļoti gribējās būt veselam, bet saaugstēšanās traucēja viņam spēlēties ar draugiem, priecāties, pastaigāties. Tev jāstiprina imunitāte, reiz pateica savam draugam pelēns. Kas tas ir? Pabrīnījās ezītis. Tas ir tas, kas mūs sargā no dažādām slimībām un no visādiem mikrobiem. Ļoti labi, bet kā lai es stiprinu imunitāti?
netālu no tavas mājas ir brīnumainais veselības mežs. Katru dienu meža zvēri tur sanāk, lai speciāli pavingrotu, lai paelpotu ar svaigu gaisu un pabūtu kontaktā ar dabu. Saka, ka visi, kas katru dienu nāk uz šo mežu, kļūst veseli un nekad vairs neslimo ar gripu. Tu domā, man tas arī palīdzēs? Jautāja Ezītis. Protams, tas mežs visus dziedina. Nākamajā dienā mūsu varonis devās uz šo brīnumaino mežu. Tur viņš ieraudzīja, kā visi meža zvēri sastājās aplī, kā viņi vingroja, kā viņi pildīja speciālās kustības. Ezītis ilgi nedomājot, arī pievienojās viņiem. Vispirms visi kā zaķēni draudzīgi un jautri lēkāja uz vietas veselas 2 minūtes. Pēc tam viņi cēla ķepas augšā un 10 reizes lēni noliecās, cenšoties ar ķepām pieskarties zemei. Un pēc tam viņi pildīja elpošanas vingrinājumus. Dziļa ielpa ar vēderu, elpu aizturam un lēna izelpa, ievelkot vēderu. Atkal aizturam elpu un atkārtojam. Pēc tādas rīta rosmes katrs meža iemītnieks izvēlējās sev koku. Viņš nāca pie sava mīļākā koka un to apskāva. Tas deva viņiem vēl vairāk spēka. Ezītis izpildīja visu, ko vajadzēja, visu, ko darīja citi meža zvēri. Un pēc tam sajuta, ka viņam palika krietni labāk. Kopš tā laika Ezītis sāka staigāt uz veselības mežu katru dienu. Ezītis tur pildīja 3 brīnumainos vingrinājumus, elpoja svaigu gaisu, apskāva mīļāko koku un pavisam drīz bija vesels. Tagad nekādi augstumi, nekādi mitrumi, nekādi lieti, nekas viņu vairs nebiedē. Nu, un kā parasti, jautājumi pēc pasakas. Kā jums šķiet, vai Ezītim patika slimot? Kāpēc? Ko Ezītim ieteica viņa draugs? Kādus vingrinājumus jāpilda, lai stiprinātu imunitāti? Parādi! Kāpēc ir svarīgi pastaigāties svaigā gaisā? Un kāpēc jābūt kontaktā ar dabu? Izdomā un pastāsti, kā tu stiprināsi savu imunitāti, dodoties pastaigā. Pasakā ir kā reāla gatava instrukcija, kas tiek dota bērnam, ja viņš arī grib būt vesels. Tad ir tādi mazi stāstiņi par bērniem. Piemēram, reiz dzīvoja viens zēns, un tam zēnam bija tikpat gadu, cik tev. To jūs stāstat bērnam, ja? Un reiz zēns pirms pusdienām apēda konfekti. Un te pēkšņi viņu pasauca mamma. Ielēja zupu un teica, tev ir jāpēd zupa. Un zēns sāka niķoties, es neesmu izbadējies, es negribu, es jau ar konfekti papusdienoju. Bet tu taču pastaigāji, tu paskrēji, tev ir labi jāēd, skaidro mamma. Negribu. Un tad zēns dzird, kāds klusiņām raud. Viņš nesaprot, kas notiek. Apskatījās, neviena nav. Kas tas ir?
Izrādās, viņš ieklausījās, tas ir viņa vēderiņš. Vēders raud. Zēns nobijies. Viņš jautā, kāpēc tu raudi? Kas tev nodarīja pāri? Un vēderiņš atbild. Es sēžu gaidu pusdienas, bet neviens man nedod pusdienas, bet man gribās ēst. Un zēns jautā, kas tev nedod ēst? Vēders atbild, kakliņš man nedod ēst. Zēns jautā kaklam, kāpēc tu vēderam ēst nedod? Viņš taču tur badā mirst. Un kakls atbild, es arī esmu izbadējies, mani mute nepabaroja. Un zēns sāka muti lamāt, kam tu nepabaroji kaklu, dēļ viņa tagad vēders raud. Bet mute atbild, tu taču, Pēteri, neesi zupu ēdis, un es arī neesmu ēdusi. Un kaklam nekas netika, un tāpēc vēders ir izsalcis. Bet es tev iedevu konfekti, teica zēns. Vajadzēja padalīties. Ar šo konfekti ir pa maz. Vai tad tas ir ēdiens? Tā mutē izkusa un viss. Līdz vēderam pat nav aizgājusi. Un ko darīt? Zēnam kļuva žēl sava vēdera. Viņš paķēra karoti un sāka ēst zupu. Mute uzreiz sapriecājās. Ēd un kaklu cienā, bet kakliņš sūta zupu vēderam. Pēteris apēda visu zupu un jautā, nu ko, vēder, esi paēdis? Vēl nē, gribu otro. Un tad Pēteris apēda kartupeļus. Nu vai tagad esi paēdis? Bet kompots, vēders pieprasa kompotu. Un Pēteris palūdza mammai vēl arī kompotu. Nu vai tagad esi paēdis? Bet vēderam vairs nebija spēka atbildēt, viņš bija tik pilns. Viņš tikai varēja burbuļot, buļ, 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 paldies tev, Pēteri. Tagad es esmu pieēdies. Un mammai paldies par gardo zupu. Un Pēteris saka mammai, mammu, mans vēders saka tev paldies par pusdienām. Lūdzu, mani mīļie, atbildēja mamma. Nu, lūk, šī pasaka parāda, kāpēc ir jāēd. Kāpēc ir jāēd pusdienas? Zupa, kartupeļi, ne tikai konfektes. Nu ko? Ēdiet veseli, sportojiet, pastaigājiet. Un paldies jums par uzmanību. Esiet veseli! Ādā!